tuvojās mana mīļākā sezona. Esi sveicināts ģimenē! Es sāku aizdomāties par karē, kokosriekstu, plazmariekstu krēmus. Wow! Es ar jums neesmu runājusies tik ilgi un šķietami vairs nemāku apieties ar savu kameru. Bet čau mani mīļie, esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā. Ir labi būt atpakaļ, jo jā, pēdējo reizi es ar jums runāju, manuprāt, kad es biju Horvātijā. Jā, man liekas, ka tā tiešām arī ir. Un ja jums šī te pauze var nešķist tik ilga, jo es ik pa laikam liku YouTube video, tad īstenībā mēs atgriezāmies no Horvātijas, nu jau būs pagājis vairāk nekā nedēļa, un teikšu, kā ir. Atgriešanās realitātē šoreiz bija tāda pagrūta, īsti neko negribējās darīt, gribējās tikai atpūsties, tāpēc jā, vloga filmēšana pagājušajā nedēļā izpalika, bet godīgi man tas arī bija vajadzīgs, jo es mēģināju sadarīt visus darbiņus, kuri bija uzlikti uz pauzes, kamēr mēs esam prom. Bet jā, teikšu, ka ir labi būt atpakaļ, un es esmu gatava jaunajai sezonai, gatava rudens sezonai. Īsnībā es esmu ļoti priecīga, ka tūlīt pat sāksies rudens, kas nozīmē, ka tuvojās mana mīļākā sezona. Es domāju, ka man nevienam no jums nav jāsaka, kura tā ir. Bet jā, es izdomāju, ka es varētu jūs paņemt līdzi savās dienas gaitās turpmākajās pāris dienās. Un jā, priecīgu vlogu. Viena lieta, ko es tūlīt pat gribētu izdarīt, lai gan man tā kā negribās iet ārā no mājas, jo laikapstākļi šodien ir pilnīgi un galīgi neparedzami. 5 minūtes līst, tad spīd saule, tad kā līst, tad kā spīd saule. Man mašīnā ir sakravātas drēbes, ko es gribētu noziedot, un tā kā šī ir lieta, ko es atlieku, tad tā kā šodien ir pirmdiena, es izdomāju, ka es negribu atlikt vairs šo lietu, tāpēc jā, aizbrauksim noziedot drēbes. Mēs vakar nopirkām aerogrilu, un es gribu viņu tagad atvērt kopā ar jums. Mēs vakar nopirkām Philips aerogrilu, jo godīgi es par to biju aizdomājusies jau kādu laiku, tāpēc, kad viss tas, ko es gatavoju, gan pati sev, gan Markusam ar vīru, ir apnicis. Mums ir apnicis, tāpēc mēs izdomājām, ka varētu nopirkt aerogrilu. Izšķirošais moments šim aerogrilam bija tā izmērs, kurš nav pārāk liels, jo, kā jau jūs zinat, mums nav šeit ļoti daudz vietas. Tāpēc jā, esi sveicināts ģimenē! Tā, tad mēs nopirkām Airfryer L skāriena ekrāns ar 7 sākotnējiem iestatījumiem. Pieskaries pogai un gatavo sākotnēji iestatītas, rādīt visas produktu funkcijas.
Gatavošanas funkcijas 13 vienā. Philips Airfryer paver ceļu uz neskaitāmām iespējām. Varat apcept, gatavot kūkus un cepešus, grillēt, žāvēt, grauzdēt, atkausēt, uzsildīt un paveikt vēl daudz ko citu. Nice! Cik forši! Mūsu Airfryer Quick Clean grozam ir nelipīgs, pārklājums vieglai tīrīšanai. Cepšana ar gaisu nozīmē arī to, ka tavās mājas būs brīvas no tradicionālās dziļās taukvāras radītās smaržas. Ļoti labi. Katrā ziņā es esmu ieintriģēta pamēģināt šo jaunu, paskatīsimies, kā man patiks. Vienīgais es domāju, vai ir kāda pamācība, vai es vienkārši sāku cept? Katrā ziņā mazliet vēlāk patestēsim. Tagad es domāju, ka pulkstens ir jau bez 5:05 un man ir jādodas pakaļ mazajam razgalim. Katru reizi, kad es uzvelku žaketi, un neizvelku matus ārā, un viņi man ir šādā garumā, es sāku aizdomāties par karē. Vīrs gan jau, ka pateiktu visu, ko viņš domā, jo es tik ilgi esmu ataudzējusi savus garos matus. Es šogad esmu par to jau aizdomājusies reizes 3. Es nezinu. Skatos uz sevi ekrānā un jā, man patīk. Bet jā, protams, es saprotu, ka ja es nogrieztu karē, man viņi būtu daudz biežāk jātaisno un tās būtu vēl lielākas rūpes par maniem matiem nekā dotajā brīdī. Tāpēc es nezinu, gan jau, ka es uz to vismaz tuvākos pāris gadus noteikti uz šādu avantūru neparakstītos, bet kopumā jā, šāda ideja ik pa laikam maisās pa manu galvu, bet čau mani mīļie, šodien ir otrdiena, es tikko atbraucu mājās, esmu sadarījusi visus darbiņus, pulkstens ir 3:30, dienas vienkārši lido, es nezinu, kur pazūd šīs dienas, bet, dotajā brīdī man ir traks grafiks, jo man ir šonedēļ principā jāpabeidz plānotājs, un jā, viss virzās uz priekšu, viss ļoti labi sanāk, es esmu ļoti apmierināta, bet, protams, tas ir laikietilpīgs process. Tā kā jā, es pat runājot, esmu aizausies, bet es šodien biju aizbraukusi pie vīra pastrādāt, un attiecīgi pēc tam iebraucu Rimčikā galvenokārt, tāpēc, ka mums bija beigusies zobu pasta. Jā, es iebraucu pēc zobu pastas, beigās nopirku visu kaut ko var nopirkt tikai vienīgi Rimī, jo es domāju, ka mēs vai šodien vai rīt dosimies uz Lidlu, un par cik es biju Rimī, es izdomāju, ka es paņemšu tās lietas, ko Lidlā nevar nopirkt, bet jā, šī ir tā zobpasta, kas mums abiem ar vīru ļoti, ļoti patīk, un mēs lietojam tikai šo, šī būs jau kāda 5. reize, kad mēs viņu pērkam. Paņēmu sev šādu dušas želēju, jo man bija beigusies, ieraudzīju mitrās salvetes brīļu lēcu tīrīšanai, bet es viņas nopirku arī tāpēc, kad es gribu tīrīt savu kameru un savu datoru un savas brīles, tā kā jā, izdomāju, lai ir mājās. Paņēmu pelmeņus ar vistas gaļu, paņēmu 3 Dr. Pepper, tā ir mana mazais mans guilty pleasure pēdējā laikā, ieraudzīju šādu sulu no Pfaner, izskatījās. Uz zīmējumu izskatās ļoti garšīgi. Paņēmu San 365, šis ir mans mīļākais. Paņēmu 2, vienu jau izdzēru. Mums bija beigusies olīveļa, savus vrapus maniem brokastu vrapiem, tako mazos, buljonu kubiciņus, mērķis vokam, garšvielas tako un arī olu nūdeles. Tagad es domāju, pulkstens ir 3:30 un man tā kā sāk gribēties ēst, un es varētu pamēģināt šo te aerogrillu, ko es vakar kopā ar jums izpakoju, atpakoju, unboxingoju, un es gribu pamēģināt šos te springrollus no Lidla, kas ir ar vistu,
ātri sasaldēt mīklas rullīši ar dārziņiem un vistas gaļu. Es esmu viņus jau garšojusi, es esmu viņus cepusi uz pannas un viņi ir sanākuši ļoti, ļoti garšīgi, tāpēc es pieņemu, ka aerogrilā būs vēl garšīgāk. Izskatās labi. Nu, izskatās ļoti labi. Nereāli labi. Tiešām ļoti, ļoti, ļoti labi. Esmu atgriezusies mājās no vienkārši burvīgi pavadītas pēcpusdienas kopā ar manu draudzeni Alīnu. Mēs ļoti sen nebijām tikušās, mēs aizgājām paēst uz restorānu, paēdām ēdienus, padzērām garšīgus kokteļus, izklačojāmies kā jau meitenēm, tas ir pieņemts un kopumā pavadījām ļoti burvīgu pēcpusdienu, kā vienmēr bija par īsu, bet neko darīt, tāda ir pieaugušo dzīve. Vakarpusē sāk pienākumi saukt, tāpēc jā, es aizbraucu pakaļ Markusiņam, un tad mēs iebraucām pakomātā, jo man ir sūtījums no mana mīļā Livin. Kā jau zināt, es veikalā Livin iepērkos daudz un dikti, bet par godu tam, ka septembris ir bioloģiskās pārtikas mēnesis, Livin man ļoti laipni ir atsūtījuši veselu kasti ar visādiem produktiem. Es jau tur sāku skatīties, kas tur ir, un tad izdomāju, ka mēs varētu šo te paciņu atvērt kopā. Pirms es skatos, kādi produkti te ir iekšā, es gribētu atzīmēt pāris interesantas lietas par biopārtiku. Biopārtika ir vienmēr certificēta un oficiāli apstiprināta produktu kategorija, kas garantēti ir bez sintētiskiem pesticīdiem, bez antibiotikām, bez GMO, bez ēvielām, sintētiskiem konservantiem. Vienmēr ir iespējams noteikt visu sastāvdaļu izcelsmi, kas arī ir ļoti būtiski. Tāpat šī visa pārtika ir, protams, ka laboratoriski pārbaudīta, un ja arī tu vēlies pārliecināties par to, vai pārtika atbilst biostandartiem, tu vienmēr vari meklēt uz iepakojumu atbilstošu certifikātu. Tas ir svarīgi, pārtika nav bioloģiska, ja tai nav atbilstoša certifikāta. Kā piemērs, tā ir šāda te biozīmīte. Šeit ir visu produktu klāsts, ko man ļoti laipni ir atsūtījusi Livin komanda. Tas rauzu pārslas, kafija, kokosriekstu, lasduriekstu krēms, mandeļu krēms, zemesriekstu krēms crunchy, zemesriekstu krēms smooth, dažādas garšvielas. Šie ir tādi kā gatavie smūtī, šis ir ar tropiskajiem augļiem, šis ir banāni, kivī, spināti, laimesula no koncentrāta, salvijas sēklas, ķirbju sēklas. Man likās, ka šis būs sāļš, bet nē, viņš ir salds. Un dažādas šokolādes. Ļoti, ļoti priecājos par šādu sūtījumu. Būs man ko testēt dažādas bioloģiskas preces, un starp citu, ja arī jūs vēlaties pamēģināt kādu no šīm te precēm vai kopumā iepirkties veikalā Livin, tad man ir atlaižu kodiņš, kurš vienmēr darbojas, ar kuru var saņemt 15% atlaidi tavam pirkumam internetu veikalā. Es viņu atstāšu video aprakstā, visas atlaides vienmēr ir manā video aprakstā. Tā kā jā, liels paldies Livin komandai, un es gribētu īstenībā šokolādi pagaršot tagad, bet es centīšos atturēties, jo mums
ir jādabū sevi atkal formā. Bet jā, es domāju, ka ar šo es finišēšu šo nedēļas logu un iespējams, ka sākšu jau nākamo. Tā kā paldies, ka bija ar mani, paldies, ka skatījos šo video un tiekamies jau vistuvākajā nākotnē. Tā!